Adventisti Serbijā ir nodibinājuši ciešu sadraudzību ar cilvēkiem, pateicoties veselīgām aktivitātēm. Veselības klubi ir piesaistījuši daudzu vietējo cilvēku uzmanību. Šie cilvēki dodas pārgājienos, kopā vingro, piedalās veselības lekcijās un vada ēdienu pagatavošanas seminārus. Ja šo aktivitāšu nebūtu, šie dalībnieki visticamāk nekad nebūtu sastapuši adventistus vai nebūtu dzirdējuši par adventistu vēsti. Šeit ir svarīgi vispirms izveidot draudzību, un tad tu vari teikt, kas tu esi. Citādāk viņi atgrūdīs tevi jau pašā sākumā. Personīgas attiecības ir veids, kādā kalpoja Jēzus, kad viņš bija uz zemes. Tādēļ šie draudzes locekļi seko viņa piemēram, ieviešot Kristus kalpošanas metodi. Šī ir atslēga, lai nodibinātu attiecības, it īpaši tādās strauji augošās pilsētās kā Belgrada, kur cilvēki lielākoties koncentrējas uz savu aizņemto ikdienu. Šī ir kopiena, kas dzīvo lielās ēkās. Te atrodas daudz stāvu māju, kurās dzīvo daudz cilvēku. Tā patiesībā ir ļoti liela teritorija, kas jāaizsniedz. Ir daudz cilvēku, kas šeit patiesībā dzīvo un neko nezina par Dievu. Viņi nav īpaši reliģiski. Cilvēki patiesībā nemaz nevēlas uzzināt un nemeklē Dievu, jo mēs dzīvojam šādā sabiedrībā, kur neviens nevēlas uzzināt par Dievu. Tādēļ ir grūti runāt ar cilvēkiem, kas viņu nepazīst vai pat nevēlas uzzināt par Dievu. Tas šeit ir izaicinājums. Protams, šī ir sekulāra valsts. Pirms dažiem gadiem Novī Belgradas teritorijā nebija nevienas adventistu draudzes. Ja draudzes locekļi, kas dzīvoja šajā pilsētas daļā, vēlējās sapulcēties, viņiem nācās tālu ceļot, lai nokļūtu draudzē. 2020. gadā daļa no jūsu 13. sabata ziedojumiem palīdzēja nodibināt draudzi Novī Belgradā. Draudzē bija iespēja iegūt telpas 2 stāvos, un pašlaik viņi atjauno 1. stāvu, lai tur izveidot pilsētas ietekmes centru. Mums tas nozīmē ļoti daudz, jo tagad, kad mums ir pašiem dievkalpojumi, mēs varam ielūgt draugus. Telpas ir ļoti labas, un mēs esam ļoti pateicīgi Dievam, ka te ir 2 stāvi. Otrais, kur mēs tagad atrodamies un kur notiek dievkalpojumi, un 1. stāvs, kas ir noderīgs dažādām aktivitātēm. Šis būs ietekmes centrs. Šeit atradīsies mūsu veselības klubs. Un mēs mācīsim cilvēkiem, kā pagatavot veselīgu ēdienu, un varbūt vadīsim arī kādas praktiskas nodarbības, jo mums ir daudz praktisku cilvēku, kas māk pagatavot ziepes no veselīgām sastāvdaļām, un nodarbojas ar dekupāžu un vatēšanu. Jūsu atbalsts ar 13. sabata ziedojumiem ir uzņemts ar lielu pateicību. Jaunās telpas draudzē ir kā mājas un cerams, ka tās palīdzēs draudzē pieaugt. Es esmu ļoti pateicīga tiem, kas mums ir palīdzējuši, visiem brāļiem un māsām visā pasaulē. Jo mums šeit ir liela teritorija, un pirms tam te nebija telpu. Šķiet, ka mēs par to lūdzām vairāk nekā 20 gadus. Mēs esam lūguši par šo draudzi, un tādēļ mēs esam gatavi dot savus ziedojumus tiem, kuriem ir arī nepieciešama draudze. Man ir tik liela pateicība. Paldies! Es esmu pateicīgs Dievam, ka Viņš cilvēkiem deva vēlmi ziedot, un ka Viņš viņus iedvesmoja to darīt. Tas man patiesībā atklāja, ka mums ir jāstrādā un jāparāda, ka mums tas ir bijis vajadzīgs, un mums ir jālūdz Dievam, lai Viņš mūs izmanto tur, kur esam, un lai Viņš piepilda šīs telpas, lai mums būtu jāmeklē vēl citas. Lūdziet par šo draudzi, kas drīz atvērs pilsētas ietekmes centru šajā Belgradas daļā. Paldies, ka sniedza 13. sabata ziedojumus 2020. gadā un pārvērtāt šīs draudzes sapni realitātē.